Man vienmēr ir liels prieks dzirdēt par jauniešiem, kuri ārpus obligātajām skolas aktivitātēm nodarbojas ar kādu citu interešu izglītības jomu, piemēram, mūzika, sports, māksla, vai nodarbina sevi un papildina sevi kādā citā jomā vai virzienā. Tāpēc tieši šodien esmu atbraukusi pie tādiem jauniešiem uz Dienvidkurzemes novada Grobiņu, kur Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā jauniešiem mitinās viena fantastiska grupa bez nosaukuma. Čau jaunieši, šo grupu bez nosaukuma. Vispirms iepazīsimies, esmu Ieva. Kā katru no jums sauc un kāda ir jūsu loma šajā grupā? Mani sauc Jonatans un es esmu bundzinieks. Mani sauc Marija un es spēlēju basģitāru. Es esmu Martins un es esmu ģitārists. Mans vārds ir Davids un es esmu vokālists, parasti tas, kurš visu runā ātri. Un mani sauc Roberts un es esmu otrs vokālists. Jā, sveiki, man sauc Edgars, un es šiem jauniešiem palīdzu nonākt tur, kur viņi vēlas nonākt. Gan jau, ka pirmais jautājums, ko jums visiem uzdod, ir, kas ir ar jūsu nosaukumu? Kāpēc jūs esat grupa bez nosaukuma? Jo citām grupām ir nosaukumi, mēs gribējām būt tādi, kurai nav. Tā teikt, jā. Vai jūs plānojat izveidot kādu nosaukumu, vai jūs gribat atstāt jūsu nosaukumu kā grupa bez nosaukuma? Man liekas, Mēs jau esam tik šausmīgi ieciklējušies uz vārdu grupu bez nosaukuma, kad man liekas, ka nav vairs jēgas tur mainīt, un mēs pie tā arī varam palikt. Bet es vēlētos kādreiz kādu īpašu nosaukumu citu. Kā jūs vispār katrs nokļuvāt šajā grupā? Vai jūs visi kopā izsludinājāt kaut kādu, es nezinu, Facebookā lapu, ka jaunieši vēlās veidot grupu? Kā grupa vispār izveidojās? Mūsu skolotāji visus sasauc kopā. Redzēja, ka esam īpatnēji bērni un sasauc kopā. Savu veidu muzikāli un vēlējām tādu sastāvu izveidot, lai mums būtu, lai varētu sadarboties, tā teikt. Tad skolotāji redzēja skolotājs, lai ne cits? Tā bija jūsu klases audzinātāja. Tā bija šo audzēkņu klases audzinātāja, kurā izdomāja, ka vajadzētu, viņai klasē ir daudz muzikālu jauniešu, un viņš domāja, ka vajadzētu grupiņu, tāpēc viņi uzrunāja mani, jo šeit skolās pasniedz sistemos instrumentus. Un līdz ar to arī sanācām, un principā šis arī tas sastāvs, kāds sanāca, tā arī mēs palikām. Cik bieži jums vispār notiek dažādas nodarbības un šie treniņi vai? Parasti vienreiz nedēļā, ja ir pirms kādiem koncertiem, tad būs vairāk. Koncerti? Jā, mēs piedalāmies arī koncertos visādos pasākumos. Parasti esam iesildošā grupa vai tiešām galvenā. Kādi jums vispār ir jūsu repertuāri? Vai jūs izpildat savas oriģinālas dziesmas, vai jūs komponējat kaut ko, vai jūs, piemēram, taisat coverus? Mēs izpildām visādas dziesmas būtībā. Savas oriģinālās, kuras mēs paši veidojam. Es nākotnē ļoti ceru un plānoju, ka mēs radīsim. Man ir daudz idejas. Mēs pārsvarā tādas visādas, no citām zemēm, no Latvijas, visādas dziesmas. Abrakadabra, tava maģija labā, tā noburu nelaiž vaļā. Abrakadabra, tava maģija labā, tā noburu nelaiž vaļā. Hokus pokus, viss, iedarbīga dikti,
Abrakadabra, tava maģija labā. Tā noguru nelaiž vaļā. Abrakadabra. Grupa pēc nosaukuma. Es ceru, ka nākamreiz, tā, kad mēs tiksimies, es būšu skatītājs un jūs spēlēsiet uz milzīgas skatuves. Es jums tiešām novēlu veiksmi, daudz izpārdotas koncertu biļetes. Un, jā, paldies! Paldies jums! Paldies! Paldies.